Dokumentu veicina visu vēlēšanas procesu. Tas ierobežo mūsu brīvību, tas nekāda veida nestiprina Latviju, jo es nevaru saprast, kāpēc mana dzimtā valoda uz dotu momentu zem aizlieguma. Kāpēc? Tās manā skatījumā ir zemiski un pretīgi. Tāpēc krievu valoda uz dotu momentu ir cieši nepamatoti Latvija. Tas ir muļķīgi, ka mūsu vēlētājiem ir tiesības saņemt informāciju, piemēram, portugāļu valoda, nezinu, vai Rumānijas valoda, bet tā pašā laikā Latvija dzīvo 35... Bet tā ir vienas valsts oficiālā valoda, tāpēc tās iedzīvotāji var saņemt. Mūsu valsti 35% no mūsu iedzīvotājiem ir krievi, un mēs likuma ietvaros nevaram saņemt ar viņiem uzrunāt. Tas, ko es gribētu vēlreiz pajautāt, kā jums šķiet jūsu izredzes šīs ierobežojumus ietekmē? Nē, mūsu vēlētāji ies balsot un atbalstīs mūsu politisko platformu. Šeit nav nekādas šaubas, bet mēģinājums viņus pazemot un atsist viņam vēlmi piedalīties politiskajos procesos ir acim redzams. Jo ar šādu pazemojumu viņiem parāda, ka jums balsim nav nekāda spēka. Tas ir ļoti svarīgi šeit saprast. Pazemot daļu pusi no Latvijas iedzīvotājiem, Rīgā, piemēram, lielākā daļa ir krievu valodīgi cilvēki dzīvo. Pazemot daļu. Būtu jānosaka krievu valoda kā viena no oficiāla Eiropas Savienības valodām? Viennozīmīgi. Kāpēc ne? Lai notiek. Valodās ir spēks. Valodās ir spēks.